Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Bērna attīstības saistība ar vācu valodas mācību procesu jaunākajā skolas vecumā. Maģistra darbs. Konsultants, pedagoģijas doktore, asociētā profesore Dainuvīte Blūma. Sanita Vecmane, pedagoģijas maģistrantūras neklātienes nodaļas studente, 2001. gads. Labdien! Es esmu Sanita Vecmane Briede, šī maģistra darba autore, un šodien es turpināšu lasījumu no sava pedagoģijas maģistra darba. Trešā daļa. Vācu valodas nodarbību mācību mērķi. Vācu valodas nodarbību ir tāpēc, kad es esmu vācu valodas skolotāja un es izvēlējos savu mācību priekšmetu. Mācot vācu valodu jaunākajā skolas vecumā bērniem, tas ir no 1. līdz apmēram 5. klasei, primārais ir iemācīt klausīšanās un mutvārdu prasmes. Tas ir pirmkārt. Tātad primārais ir iemācīt klausīšanās un mutvārdu prasmes, un otrkārt sekundārais lasīšanas un rakstīšanas iemaņas. Valoda ir jāmācās dabiskā veidā, tā kā to lieto. Pirmais. Mazi bērni vispirms klausās, uztver skaņas, vārdus, runu un to atdarina. Tādēļ svarīgi vispirms ir klausīšanās vingrinājumi, jo, lai runātu kādā valodā, tā vispirms ir jādzird. Labi izkopta skolotāja runa un audio ieraksti ir pamats, lai veidotu klausīšanās prasmes. Mazi bērni savā starpā un ar pieaugušiem daudz vairāk lieto sarunu valodu, turpretim mazāk izmanto valodu lasīšanai un rakstīšanai. Tādēļ otrs galvenais mērķis ir izkopt bērniem mutvārdu prasmes. Jebkurā valodas apguvē būtībā sākuma posmā noteikti ir uzsvers uz klausīšanās un mutvārdu prasmēm, jo tas ir valodas visbiežākais pielietojums. Ļoti veiksmīgi var izmantot nodarbībās video, jo šeit darbojas princips attēls plus skaņa. Tad ir vieglāk saprast svešo valodu, jo skaņai paralēli ir arī attēls. Otrs. Sekundārie mērķi, kā jau iepriekš minēts, ir lasīšanas un rakstīšanas prasmju veidošana vācu valodā, jo šīs nodarbes maziem bērniem mazāk vajadzīgas. Tātad, izvirzot mērķus, spēkā ir šāda izvēles sistēma. Jādara, jāmācās ir tikai tas, kas vajadzīgs. Štainers, Valdorfa pedagoģijas pamatlicējs, uzskata, ka vienmēr vajag tiekties pēc praktiskas darbības. Tas ir īpaši svarīgi mazu bērnu audzināšanā, jo cilvēks no mazotnes iemācās darīt to, kas viņam patiešām vajadzīgs, iemācās izdarīt izvēli pasaules lietu plašajā klāstā. Šī atziņa ir no Valdorfa pedagoģijas 5. Austrumu Eiropas semināra 1996. gadā. Latvijā tas notika.
Savā laikā Komenskis lielajā didaktikā rakstīja, ka toreizajā skolu praksē valdošās zināšanu iekāšanas metodas laupa bērniem izziņas un darba prieku, salauž viņu garīgos spēkus. Izcilais pedagogs uzsvēra, ka skolotājiem visbiežāk pietrūkst īstenas izpratnes par sava darba būtiskāko jomu, tas ir par to, kā mācīt. Pamata atziņa lielajā didaktikā ir mācībām un audzināšanai ir jāatbilst dabai un dabas likumsakarībām. Tas ir, daba nekad neizmanto nederīgo, daba pāriet no vieglākā uz grūtāko, daba nesteidzas, bet virzās lēnām, daba neko neuzspiež. Tātad iekāšanas metodas mācību procesā nav labas. Didaktikas galvenā jēga, galvenais pamatprincips ļaut skolotājiem mazāk mācīt, bet skolēniem dot iespēju vairāk mācīties. Skolotājs ir tikai palīgs, padomdevējs, kurš palīdz skolēnam mācību procesā atraisīt viņa garīgos spēkus. Svešvalodu mācot ir nepareizi prasīt no skolēniem, lai viņi tikai iekaltu frāzes un vārdus. Tas ir pretdabiski. Valodā ir jārunā brīvi, dabiski un atraisīti, tā kā ikdienas dzīvē. Protams, standarta frāzes un arī vārdiņi ir jāmācās no galvas, bet tam ir jābūt nodarbības sastāvdaļai, nevis galvenajam mērķim. Tas attiecas uz jebkura vecuma posma cilvēku apmācību. Nedrīkst laupīt bērniem atklāsmes prieku ar nemitīgām prasībām mācību vielu iekalt. Vajag ļaut bērniem pašiem sev atklāt apkārtējo pasauli, kur ietilpst arī svešu tautu valodas, priecāties par savu varēšanu, kaut nedaudz runāt svešajā valodā. Manuprāt, prieks, ka es kaut ko varu, ir viena no tām sajūtām, kas dara cilvēku laimīgu. Tāpēc, ka ir izdevies ko jaunu iemācīties, pavirzīties savā dzīvē kādu solīti uz priekšu. Iekāšanas metodes laupa radošo spēku, līdz ar to prieku mācīties un atklāt sev nezināmo. Daudzi pieaugušie to vairs nemāk, jo bērnībā viņiem laupīts atklāsmes prieks. Visvaldes Lāms savā romānā Zeme viņpus Mordangas raksta šādi. Bērns pat kaut ko skaļi iegavilējās, kā visi šie mazie. Viņa gluži par nieku spēja līksmot, izplūst skaļos treļos vai sāpīgās raudās. Pieaugušie ir notruluši. Viņi vairs neizjūt pasauli kā miljonveidīgu brīnumu, kā mirdzošu okeānu. Viņus vajag kutināt ar raupja neilona šrubi, lai iesmīdinātu, sist ar mietu, lai sasāpinātu. Bērni ir dažādi. Vienam labāk padodas rakstīšana, citam klausīšanās vingrinājumi, citam lasīšana. Nevajag traucēt šo bērnu individuālo attīstību. Pienāks laiks, bērns, kuram nebija izteiktas spējas, rakstīšanā sāks tās parādīt. Bērns, kurš neteica tikpat kā nevārda, sāks ļoti labi runāt svešvalodā, jo katram dzīvē, katrai lietai savs laiks. Šeit svarīgs arī psiholoģiskais moments.
ir kautrīgi, mazrunīgi vai sevi noslēgušies bērni. Dažkārt mēdz būt arī bailīgi bērni. Šādi skolnieki maz runā, līdz ar to ir mazrunīgi arī valodas nodarbībās. Tas ir jārespektē, nevajag, nedrīkst šādus bērnus ar varu spiest runāt. Drīzāk jārada interese par nodarbībām notiekošo, lai tādā veidā mudinātu bērnu iesaistīties darbībā un runāt. Ja pat šāds bērns grib paklusēt un nolīst stūrī, tas viņam ir jāļauj. Ikvienam cilvēkam ir vajadzīga sava vientulības deva. Mazs bērns to vēl nespēja pilnībā kontrolēt, kad un kur būt vienam. Protams, ja tas notiek regulāri, tad jāsadarbojas ar bērna vecākiem, noskaidrojot cēloni. Iespējams arī individuālas sarunas, nodarbības laikā kādā brīdī, konsultācijā, starpbrīdī, pēc stundām un tam līdzīgi, pēc situācijas. Bērnam ir jājūt, ka par viņu interesējas, ka viņš ir svarīgs, tad augošais cilvēks atraisīsies. Mācību mērķiem ir pakārtota mācību metodika, atbilstoša jaunākā skolas vecuma posma bērniem. Tādēļ tā arī jāsaista ar cilvēka attiecīgā attīstības vecuma posma psiholoģiju. Par to turpmākajā nodaļā. Tātad par mācību metodiku nākamajā reizē. Šoreiz tas būtu viss. Visu labu!